tomēr izdodas noturēt iekšējo malu. Pāvāls izvirzās no trešās līnijas, ievadās par trešo pozīciju, neizdodas tikt līdz pagriezējām dorsālu uzme. Šķiet Apelbaum Bagīs izlido no trases un kreisajā malā par betona sienu. Lai tas joprojām būs braucams pēc tādas sadursmes ar trases nožogojums, un viņš ir Apelbaums turpina tikmēr iesīns braucienu, vadīties atgalais braucienu par
Un Rinādu Apiņu pagījuši tā arī neparādās. Nākamā abri beigās uz knapi puse distances ir veikta. Mums tikai puse no braucējiem. Parādās trasē, bet jau apli zaudējis ir atpakaļ. Trasē jau Apiņš šobrīd par apli viņi noķēruši līderi un to izmantos no Apiņš, kur tas var jāuz no koku, vairāk kā trasē vienās Apiņš. Rinādam Apiņam, tomēr līderis joprojām ir aiz viņu visās trases malās. Plīvo zilie karogi visur, kur nav jārāda dzeltenie, tur visur tiek rādīti zilie. Rināds Apiņš. Galvas laikā es viņu zaudēju, ka es tūtis krāņus, tagad viņš ļoti šobrīd Apiņš vēl trasē. Raugoties uz to pasē, es tūtis krāņus pasēju, atgriezt uz trasē priekšā. Kas pēc kāds svarībā un Mārziņš ir trešajā vietā, bet Rināds Apiņš šobrīd trasē visiem pa priekšu, taču Apli zaudējis konkurentē. Atpakaļ no tālā trases galva, Rināds Apiņš un tagad sausāks vietas trasē, 3 konkurentēs un Māris Riekstīņš tikmēr nokāpis uz otro pozīciju. Apiņš ir palaist garām krākļu vietī, bet Tomīns kopos paliek tālāk. Rinādam Apiņam, nebūtu prasam droši jāizbrauc par Apli garām, tur Andrija Lugauska stāvošajiem pagiem, tā ir garantija trešā vieta Rinādam Apiņam. Tik tālu, mazliet tālāk pa trasi jātiek nekā Lugauskas pagiem Rinādam Apiņam un viss trešā vieta rokā. Otrajā pozīcijā Mārs Riekstīņš un braucienā vadībā Kestūtis Rakils. Nu, sveiki, pie manis ir šodienas otrās varētājs Māris Riekstīņš. Kāds komentāri? Es sagāju. Vispār bez redzības. Kas izskatās tavs veids tāds? Viņš ir nevienu finālā sajiet. Tu priec, kad cerams arī Latvijā līdzīgi atkārtu, kā